Romas, kā tu uzzināji par Augustu Puču? Telefona zvans man uz mājām no Tautas frontes koordinācijas centra, tad televīzijas pogas ieslēgšanā, kur padomju balēta skatus mainīja šie drūmie cilvēki pie gara galda, kaut kur Maskavā, kaut kāda skatuve. Tad mēs devāmies uz Tautas frontes mītni, lai to evakuētu, jo bija skaidrs, kas tas varētu būt, un tā tas viss arī bija. Divi pēdējie palikušie ap 4 pēcpusdienā Māris Pļaunieks un Artis Ērglis dabūja no desantniekiem pa galvu. Tika tā mēreni iekaustīti. Un sekoja tālāk jau visu Tautas frontes, LNK mītnes, televīzijas un visu pārējo strateģisko objektu ieņemšana, ko padomju desantnieki izdarīja. Sajūta, protams, ir plaši aprakstīta, bija diezgan tāda it kā nevarīga, ko darīt un tā tālāk. Vienīgais, ko es šeit gribētu ļoti uzsvērt, ir tas, ka nav tā, ka šis pučs notika pēkšņi un starp abiem pučiem mēs dzīvojam gaišā saulainā Latvijā un bez rūpēm un tā tālāk. Nē. 20. augusta bija jāparaksta vai nav jāparaksta, kā mēs Latvijā teicam, jaunais savienības līgums. Pučs sākas 19. augustā. Tad kaut kāds spiediens un nemaz spiediens jau tika izdarīts gan propagandas ziņā, gan uz valdību Latvijas. Un mēs organizējam lielu, plašu akciju Liesmojošais Baltijas ceļš. Tad, protams, tagad ir skaidrs, ka nevar atkārtot tādas ģeniālas lietas, bet mēs gribējām atkārtot Baltijas ceļu, iedegot ugunskurus tādā attālumā, ka no viena ugunskura ir redzams otrs ugunskurs no Tallinas cauri Rīgai līdz Viļņai, protestējot pret šo uzspiežamo savienības līgumu. Tas vēl bija citi pasākumi, es neatceros, bet bija plakāti nodrukāti ar šo liesmojošo ceļu un visu kaut kādas aktivitātes. Mēs tur plaši izpaudāmies Latvijā, arī tikšanās bija starp igauniem un lietuviešiem. Tā kā nav tā, ka tagad pēkšņi skaidrs bija, ka ar šo savienības līgumu kaut kas būs. Tām uzlaņojas šis pučs, droši vien. Tie, kas viņu inicēja, viņus neapmierināja gan mēs, gan jaunais savienības līgums. Viņi galīgi pavecam ortodoksāli, konservatīvi gribēja, bet šis spiediena sajūta, kad būs kaut kas, tas bija zināms, tas bija acīm redzams. Tāda likteni ironijas veida, tāds liesmojošais Baltijas ceļš, viņš notika, bet bija tā kā mūsu uzvaras triumfa gājiens 23. augustā. Es atceros, ka Vidzemes priekšpilsētā bija pat izgatavojusi, kā uz Brīvības ielas var ugunskurus salikt. Tad viņi izgatavoja tādas pannas, ko tālāk taisījās pārdot, kā šašliku cepamas pannas, ko arī izlika uz Brīvības ielas. Un tiešām šie ugunskuriņi tur bija, un arī daudz, kur viņi bija. Nebija šis pasākums, protams, salīdzināms ar 89. gadu, bet tas viss bija. Tālāk tas tiešām attīstījās ļoti, ļoti ātri, ļoti strauji. Mēs sanācam dažos konspiratīvos izvēlētos dzīvokļos, Pārdaugavā, Ziepniekalnā, citur. Notika valdes sēdes, lai apspriest situāciju, izlemt, ko tālāk darīt, kādu rīcību. Tā rīcība bija pēc mūsu šī aicinājuma visiem neatkarības atbalstītājiem. Šis aicinājums X stundai
kurš arī tika nopublicēts dienā. Un tālāk, protams, mēs rīkojam informatīvās akcijas kopā ar augstāko padomi pie arsenāla, lai cilvēkus informētu, jo nebija šīs informācijas. Un sākam attīstīt streikā, vispārējā Latvijas streikā šo īstenošanu. Es atceros, kad mēs Drosmas Blagovešanas, kas mūsu Tautas frontes koordinātories dzīvokļi ar Robertu Milbergu, valdes locekļi kopā sēdējām vēlu vakarā, apzvanījām mūsu uzņēmumu lielo iestāžu Tautas frontes nodaļās, apspriežot, kā labāk to darīt. Nu, cik es zinu, gan valdībā, gan arī arotbiedrības, varbūt ne īpaši strauji, bet atbalstīja to pašu ideju. Varbūt nebija īstās pārliecības, bet bija skaidrs, ka tas ir tāds pasākums, ko mēs varētu organizēt. Vai bija sajūta, ka ne tikai tavu, bet arī ģimenes dzīvības varbūt ir briesmās? Protams. Es dzīvoju pie Tautas frontes autovadītāja Andrius Apocius Vecmilgrāve, blakus Omona mītnē. Tajās Drošā vietā, tāpēc, ka tur tas kontingents bija tāds, ka pēc sejas viņi neīpaši droši vien pazina mani. Viņam tur bija dzīvoklis, tas bija galvenais, bet kuru viņš neizmantoja. Un tā tas bija. Mums bija Tautas frontes Žigulītis, tā mēs tur Vecmilgrāvi nogruntējamies. Sievu, protams, es lūdzu, mums bija piedzimusi 23. janvāri meita Danute, tad faktiski zīdainis, praktiski. Un es palūdzu viņus atstāt māju un neuzturēties tur. Un viņa apmetās pie mūsu kaimiņa, toreizēja aviokompānijas SAS menedžera Latvijā, Mareka Pedersena, kurš, es nezinu, viņš tagad droši vien ir zināms, kā Raimonda Paula Znots, ļoti kārtīgs tāds no Dānijas cilvēks. Viņš viņus paslēpa, paņēma abus divus ar zīdaini. Tas pilnīgi bija skaidrs, ka kaut kas tāds varētu notikt. Protams, tā mēs teoretizējam, tādas tā kā īstās bailes nebija, vairāk varbūt tāda kaut kāda nevarēšanas kaut ko ietekmēt, izjūta, bet visus šādus praktiskus pasākumus mēs veicam. Vai tu atnāci arī uz augstāko padomu? Jā, es biju visas tajās dienās, nācu uz augstāko padomi, un te mēs spriedam, darījāmies, jo es biju arī toreiz, kā viņa pareizi saucas, Nacionālās drošības padomes loceklis, jo nebija ne armijas, ne kā, un Tautas fronts vadītājs, kā viens tāds reālais, kā es jau smējos, brigādes ģenerālis, nedroši vien tas augstākā pakāpe ar visiem tiem cilvēkiem, kur bija Rīgas mērs, iekšlietu ministrs, valdības saimas vadītāji, Tālaus Junzes, tur tad par to notika visu laiku arī spriešana. Visvairāk atmiņā pašas beigas man palikušas tad, kad Omona bruņu transportieri ieradas Domu laukumā 21. dienas puse un sāk tur ālēties, mētāties ar dūmu svecēm un tā tālāk. Un tur bija no janvāra palikusi betona bluku siena ar dzelzs vārtiņiem, un pa tiem mēs izgājām ārā. Un tā kā īsta gruzīņu izmetrāža filma bija, ka cilvēki bija saskrējuši ugunsgrēku skatīties, sievietes ar bērnu ratiņiem, vēl, es domāju, pārsimt cilvēku tur izklīduši pa domu. Mēs sākam dzenāt viņus, lai viņi iet projām, kaut kur projām, jo ja tie brauka, bruņu transportieri kaut ko tur ālējas, mēta tās dūmu sveces un viņi skatās.
Tas man liekas vēl viena tāda tipiska padomju cilvēka iezīme, ka ja kaut kas notiek, jāskrien fiksi skatīties un ka ar viņu nekas nevar notikt. Tas pilnīgi ir skaidrs. Jo bez partijas un valdības ziņas nekas nenotiek šajā valstī. Un viens cēsinieks no Cēsim, kultūras darbinieks, pēc tam man atgādināja šo epizodi, es biju aizmirsis. Un tad visa šajā dzenāšana pēkšņi tāds iestājās kā atslābums. Mēs nedzirdējām ne radio, ne nekādas informācijas nebija, bet bruņu transportieri apstājas. Šī dūmu sveču mētāšana izbeidzas, kādu laiku pastāvēja, es neceros, cik tad, bet tas varētu būt ap 1 diena tā, cik ilgi viņi, un tad atkāpas un aizbrauc projām. Mēs domājam, tagad sāksies vispārējais, viņi tā kā izlūk tāda vienība te pabraukāja, visu apskatījās, kur kas notiek, tagad jau desantnieki nāks kaut kāds riktīgs spēks. Ar šādu gaišu domu tad mēs atsveicinājāmies no mamiņām ar bērnu ratiņiem un mēs gājām atpakaļ uz Saimu, kur uzzinājām, ka puči ir izgāzies. Tāda informācija uz preses centru ir atnākusi. Bet kamēr vēl nebija šī informācija, saka, lūdzu, kāda bija visdrūmākā vīzija, kas varēja notikt? Ja Puķis būtu uzvarējis? Ja Puķis būtu uzvarējis, protams, represijas, es nezinu, cik dziļas. Neapšaubāmi kāda daļa būtu fiziski iznīcināta, tad augstākās vadības vai organizātoru, cik lielais, es nezinu. Bet protams, mēs visi Tautas fronts valde un vēl kādi tur cilvēki, neskatoties, vai viņi bija augstākā padome vai nebija, noteikti tur būtu bijuši iekļauti. Par kaut kādām deportācijām es nedomāju, ka tas būtu noticis. Notiktu vienkārši apcietināšana cietumos. Varbūt izveidotu kādu nometni, ko grūti man pateikt. To vēlāk jau visu to sistēmu Čečēnijas karu laikā īstenoja, bet es domāju, ka notiktu kaut kas līdzīgs. Tur nebūtu nekādam instinēšanas. Atkal laika faktors. Arī tajā mūsu X stundai plānā bija skaidri un gaiši ierakstīts, ka svarīgi izdzīvot pirmās stundas un dienas, pēc tam bezgalīgi šo teroru turpināt nevar. Ieslēdzas dažādi mehānismi, starptautiski, vietējie, un vienkārši valsti normāli ir jāfunkcionē, kāda viņa nebūtu, tā kā to bezgalīgi turpināt. Nevar. Es domāju, ka būtu diezgan izteikts, nežēlīgs terors. Un tas, ko Čečēnijas gadījumā it kā iemācījās vai atcerējās no jauna, šie puča rīkotāji nekad nekur nebija aizmirsuši. Tas viss tiktu īstenots. Ja Puķis būtu uzvarējis un tev piedāvātu iespēju emigrēt, ko tu darītu? Protams, es to darītu ar visu ģimeni, jo skaidrs, ka žēlastības nekādas nebūtu bijis. Neko citu nevarētu izdarīt. Kaut kādos nometnēs, mežos vai kur mums nebija. Arī mēs nebijām tam piemēroti, kā es teicu, mums bija šī nevardarbīga pretošanās. Puķis liktenis izšķīrās Maskavā. Tur faktiski Jeļcins sagrāva šo puču. Vai mēs esam vēsturiski novērtējuši to, ko Krievu demokrāti izdarīja mums pa labu? Es domāju, ka Jeļcinam viņa vizītes laikā šeit arī attiecīgi viņš tika pagodināts, runājot par to. Es neatceros, kādu godazīmi viņam pasniedza, bet par to tika runāts. Ka Jeļcinot gan pēc puča izgāšanas gan izdevās vērot, tad, kad viņš bija atbraucis pie Gorbunova uz Jūrmalas rezidenci, atpūsties pāris dienas. Tas tiešām es gan redzēju viņu, gan dzirdēju, ko viņš runā. Toreiz mēs daži vadītāji tā laikā ar sievam tikam uzaicināti pie Gorbunova pēkšņi uz to rezidenci.
Tas bija pēc puča izgāšanas kaut kādas augusta tuvākās dienas, jo domāju, kas tas par svinībām, tā kā drusku būtu nepiemērots. Atnākam vakarā, atbraucam, skatāmies, Jeļcins sēž ar kundzi. Izrādās, viņš atbrauc pie sava tuva paziņas Gorbunova, lai atvilktu elpu, atjaunotu spēkus, un tas viņam ātri izdevās, jo viņš dabīgi puča laika bija izsmēlies galīgi. Bija tur arī tādi galdi, bija viena arī diezgan komiska situācija, jo tas bija jāatceras 91. gada augusts, nekā nebija, veikali bija tukši. Un viss no labākiem restorāniem, ar labāko apkalpošanos, ar likierīšiem, bija galds salikts, viss kaut kas, un tad pēkšņi jau nedaudz iedzeris Jeļcins saka, kur ir šampanītis? Где šampanskaja? Šampanskaja nav, un tu nevari aizskriet uz nakts veikalu vai piezvanīt, lai tavu atved. Nav viņa nekur, visa Jūrmala, visa Latvija. Как нету, viņš saka, kā nav? Nav. Как нету? Сами принесем и целят. Tā viņa sieva, viņa tur gods kam gods, pēc 45 minūtēm tomēr šampanietis tika atvests. Un tas incidents tika atrisināts. Bet kāpēc es visu to stāstu? Skaidrs, ka Gorbunovs, Jeļcins, mēs toreiz bijām vienā barikāžu pusē. Un tas, kad viņš tā droši atbrauc, atvilkt elpu šeit uz Jūrmalu, liecināja to uzticības pakāpi. Un tas, kad Gorbunovs viņu uzņēma arī no Gorbunova un mūsu pārējo, jo tāpat jau tas nevarēja notikt, tikai Gorbunovam izlemot arī to viņa lomas novērtēšanu. Tā kā Jeļcinam, protams, tur bija milzīgs nopelns, ka viņš paturēja drusku to vēsturisko spraugu, caur kuru mēs izmūkam ārā.